Nerādīsim mašīnas numuru un inspektoru vārdu uzvārdu, bet, saprotams, mašīna ir defekti. Bet tātad nepieļaujami nesoši elementi remontdarbi, bagāžnieka grīda un labais slieksnis. Par pārējiem punktiem šeit, kas ir par noplūdēm un tādām lietām, ir daži strīdīgi punkti, ir punkti, kur tiešām ir pamatots divnieks, bet konkrēti par metināšanu, jo tas taču ir BMW. Un noteikti ir jāpiesienās. Ir kuzovs īstenībā pat diezgan ok stāvoklī, uz tā laikam teikšu, tā kā var redzēt. Un šī ir tā vieta, kas viņam nepatīk. Šādi tas viss izskatās. Šeit mēs malas tīrījām, kā viena, tā otra, bet apakš ir malna plāksne un šuva ir apstrādāta. Un par to ir ieliks divnieks. Mēs sākām tīrīt, domājam, varbūt tiešām ir kaut kas bijis, tā teikt, pielīmēts, bet ir ļoti skaista šuvīta redzama. Viss ir pat apstrādāts, bijis ar fleksu un gluds uztaisīts, un tā šuva ir diezgan biezā kārtā, viņa ir tiešām apstrādāta. Bet tur viss ir sametināts, un šeit nav nevienā vietā pamats domāt, ka tur ir vai nu kaut kas pielīmēts, vai nu kā saudā, kaut tas putas, tas ir metāls. Viss viņš skan, viss ir jauka, kur arī viss ir apstrādāts. Kāpēc ir jāliek divnieki, ja tu nevari parādīt, kur ir problēma? Tā kā sanāk tāda absurda situācija, tev pasaka, ka tu esi ēzelis, un tev ir jāmēģina pierādīt, nē, es neesmu ēzelis. Tāds strādā, vai arī tomēr būtu jāparāda, ka rekordi īstenībā nav kaut kas labi, jā, lūdzu izlabo. Šeit viņam vienkārši nepatika un paņēma un iebāz divnieku un maksā divreiz par skatu un visu pārējo. Tā kā tā, piekdienas cepiens.